Šodienas tēma ir dalīšana, un tieši dalīšana rakstos. Vai Filips varētu paskaidrot, kā, ne Filips, bet Gerda varētu paskaidrot, kā dala rakstos? Tur ir 4 jāsadala ar 1, ar 15. Mums ir 15 jāsadala ar 4. Jā, Tad 15 dalīts ar 4 ir cik? Cik ielien četrinieki iekšā 15-niekā? 4, 4, 4. Cik ir 3 četrinieki kopā? 12. 12. Un ja pieliekam vēl vienu četrnieku, cik tad ir kopā? 16. 16. Tad 16 jau ir par daudz, vai ne? Tad cik mēs rakstam pēc vienādības zīmes? 3. Ļoti labi. Alma, kas tālāk jādara? Zem 15 laikam jāraksta 12. 12. Labi. Un Un pēc tad tam? jāatņem. Jā. Jāatņem. Cik ir atņemot? 5 mīnus 2 ir 3, un 1 mīnus 1 ir 0. Lieliski. Krister, kas mums tālāk jādara? Tālāk ir jānones tas divnieks lejā. Ļoti labi. Divnieku nonesam. Un dalām, jā, 32 ar 4. Cik tas ir? Tas ir 8. 8, jā. Un Ieva, kā pārbaudīsim, vai atlikums ir? 38 mīnus 42. 30. Nē, mēs pareizinām 8 reiz 4 tagad. 8 reiz 4. Cik tas ir? 42. Jā. Un atņemam. Atlikuma nav. Tas ir šādi piemēri ir tas, ko mēs šodien iemācīsimies. Šodien mēs mācēsim dalīt visi rakstos. Kurš vēlas nākamo otro piemēru? Trīsdesmit 9 dalās ar 3. Un tad Tu gribi uzreiz 39 dalīt ar 3. es domāju, jā. Vispār tā var. Pagaidām izdalīsim vienkārši 3 ar 3. Cik ir 3 ar 3 izdalot? 3 dalīts 3 ir 1 vai 0, kas man galvā nestrādā. Jā, tas ir 1. Un 1 reiz 3 ir 3. Te rakstam lejā 3, pareizi? Jā. Labi, visi pierakstiet, jā? Jā. Labi, atņemam 0. 9 nonesam lejā. Alma, kā tālāk ir? Tad 9 dalīts uz 3. Tas ir 3. Ļoti labi. Un pēc tam? Jāraksta 9 zem 9. Labi. Kas tālāk jādara, Alma? Un tad jāatņem. Krister, kas tālāk jādara? Tālāk ir Jānones, jā? Trīnieks.
Labi, tad 3 dalīts 3, 1, un 1 reiz 3 ir 3, atlikumā 0. Vēl nedaudz patrenēsimies piemēriņus, kamēr jutīsim, ka visi būs sapratuši pilnībā. Šodien, kā redzat, nav grūta nodarbība, vai ne? Jā. Vai ir grūti? Nav. 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 Ja iemācīsimies, tad būs viegli. Labākais ir tas, ka visi piemēri ir pilnīgi tādi paši. Vienkārši jādala. Krister, kā jādala? 42 dalīts ar 8. Cik ir 42 dalīts ar 8? 2 dalīts ar 8 ir Jā, es domāju, tad 8. 8. 2 astotnieki ir cik? 16. 16. Tad vēl 2 astotnieki. Cik tas būs? Tas kopā būs 32. 32. Varētu vēl kādu 8 pielikt. Pielikam vēl kādu 8. Cik tagad būs? 40. 40. Tad lejā rakstam 40, jā? Un cik aiz vienādības zīmes? 2. 5. 5, jā. 5 reiz 8. 4. Mēs jau uzrakstījām 40, tad tagad atņemam, jā? Ir 2. 2, labi. Kas tālāk jādara? 4 jānones lejā. 24 dalīts ar 8. Cik tas ir? 3. 3. Precīzi 3, jā? Jā. Tad atlikums nav. Jau gatavojies, tev būs nākamais piemērs. Labi. Jāpāršķir lapa. Lūdzu, Ieva. 2 dalīts ar 9 vai 6 dalīts. Kā? 2, domāju, vai 8 dalīts ar 2 ar 9 nevar izdalīt, un mēs ņemsim 26. Cik ielīdīs devītnieki? 26. Labi. Tad 2 devītnieki ir cik? 2 devinieki ir 8. Nu kā, 2 devinieki ir 18, jā. 11, jā. 3 devītnieki cik būs? 27. 27. Tad 46. Un tad 40 kaut, nu 46. Un tad Cik 40. devītnieki ielien? Cik devītnieki ielien 26 iekšā? 2. 2, ja? Es dzirdēju 2. Jā. Labi, tad rakstam, ko lejā. 18. Ieva, tev jāpabeidz bija piemērs. Pabeigs, lūdzu. Labi. Tā ir, es teiktu 6 mīnus 8 ir 2. Un 2 mīnus 1 ir 1. Tad es nezinu, tad. Mums ir vienkārši 26 mīnus 18. Mēs varam arī rakstos atņemt. 26 mīnus 18, jā. Varbūt galvā var atrisināt, bet ja nevaram, tad varam aizņemties tad vienu veselu. Cik ir 16 mīnus 8? 8, jā. Te ir 8. Nonesam 8. 8, 8 dalīts ar 9. Cik tas ir? Cik ir 9 reiz 9? 10, zinat? 90. 90, jā, vienkārši nulīti klāt pielieks.
tad 88 būs mazāks. Tad cik rakstam te? Labi, 9. 9, jā. Jo 9 reiz 9 ir cik? 81. Jep, varam atņemt no 90. 9, tas ir 81. Super. Ko darīt? Mums kaut kāds atlikums izstās paliks. Cik ir atlikumā? 7. 7. 7, jā. Kā jūs rakstat? Atl vai aburtiņu? Jā. Atulu. Atl. Es arī uzrakstīšu atl. Dažreiz var uzrakstīt vienkārši aburtiņu. Kā nu kurā skolā tas ir pieņemts? Vēl vienu piemēriņu vai vēl divus piemērus? Kā ir? Ieva, saprati piemēriņus? Jā. Labi, tad pēdējo piemēru paņemsim. Uz tekstu uzdevumi. Beidzu. Labi, 34 dalīts ar 8. Cik reizi tur ielien astotnieks? Trīs. 3. 4. Vai 4? 4. 4. Jā. Nē. 8, 8 bija 16, vai ne? 8, 8 arī 16. Tad kopā bija cik? 11. 32. 32. Tad cik 3 vai 4? 4. Tad 4, jā. Rakstam lejā 32. Atņemam 2, jā? Un cik 28 dalīts ar 8? 3. Ir 3, un cik ir 3 reiz 8? 24. 24. Un atlikums. Četri atlikumā. Mākam tagad dalīt visi rakstos, vai ne? Jā. Super. Redz, ka reku vēl bija piemēri. Kurš grib izlasīt? Alma grib izlasīt? Ok, labi. Sits atrada 240 burkānu, kurus viņš nolēma sadalīt vienādā skaitā starp 3 draugiem. Cik burkānus saņems katrs draugs? Kā to aprēķināt? Varbūt 240 dalīts uz 3. Tieši tā, dalam. Divdesmit četri dalīts ar 3 ir cik? 8. 8. Tagad varbūt mēs varam nerakstos dalīt. Un mums vienkārši nulīt klāt jāpieliek, vai ne? Jā. Sapratām, kāpēc tā? Jā. Labi. Ko iekavās rakstam? Cik burkānus saņēma katrs draugs? Jā, tā būs trišana atbilde. Iekavās varam burtu vai burkānu rakstīt. Atbildē var pierakstīt. Katrs draugs saņēma 80 burkānus. Daudz burkānus. Kā mājās ir 80 burkāni?
Man arī nav. Man mamma ir. Jau daudz burkānu sulas spiež. Jā? Ieva, vari lūdzu izlasīt? Skrats savāca 720 zīles. Viņš vēlās paslēpt tās vienādas kaudzīs pa 4 zīlēm katrā. Cik daudz kaudzīšu izveidoja skrats? Ieva, kā to aprēķināsim? 720 dalīs ar 4. Jā, elementāri. Šo varētu rakstos. Alma, vari lūdzu izskaidrot, kā izdalīt? Nu, es nezinu, vai ir 7 vai 72. Abi varianti ir pareizi. Vienkārši Nu, kā, ar 7. nu, tad būs 7 dalīts ar 4, cik? 1. Tad zem 7 rakst 4. Jā, Un tad atņemu. tas ir 3, jā. Jā. Labi. Nonesam 2, 3, 2 dalīts ar 4, cik? 8. 8. Tas precīzi 3, 2. Ko darīt tagad, kad tā 0 ir šeit? Viss tā ir atbilde? 18? Varbūt 0 jāliek klāt. Ir 0, jā, jo mēs nonesam 0, nesam lejā. 0 dalīts ar 4 ir 0. Būs atlikums kaut kāds? Nē. Jā, jo 0 Nē. reiz 4. 0 un atņemam 0. Sanāk. Iekavās zīles. Kas ir skrats? Skrats ir tā vāvera no aizsēģa. Viņam vārds bija izrādās skrats. Zinājāt to? Nē. Kad zināsiet, ko iemācīties matemātikas stundā? No aizsēģa vāveram vārdi ir skrats. Kurš vēl nav lasījis, kurš grib izlasīt? Gerda lasīja? Nē. Gerda izlas lūdzu. 900 mamutus ir jāsadala 6 vienādās grupās. Cik mamutu būs katrā grupā? 900 dalīts ar 6. Labi, un palīdz lūdzu izdalīt šo skaitļus. Šitam. Pie iznākuma būs jāraksta 1. Nē. 1. Un lejā 6. 6, jā. Pēc tam Jāatņem. 9 mīnus 6. jāatņem. Ir 3. Pēc tam jāpārnes 0. Nonesam 0. 30 dalīts 6. 30 dalīts ir 5. Un 5 reiz 6 ir 30. Lieliski. Tālākas. Pēc tam ņemam, tur ir 0. Jā. Nonesam 0. Šo 0 vēl vajag. 0. Jā. 0 reiz 6 ir 0. Dalīts 6, jā. Dalīts ar 6. 0. Labi. 0 reiz 6 arī 0. Ir vēl kāda 0 jānones mums? Vai Kas? viss tā ir?
Viss atbildēja? Jā. Tātad tik mamuti. Varam arī loģiku ieslēgt. 150 izklausās tā kā loģiska atbilde, vai ne? Jā. Ok. Un tad Krister izlas lūdzu. Viens mamuts dienā apēd 170 kg riekstu. Cik kilograms riekstu mamuts apēd nedēļā? 170 reizes 7. Nav dalīts? Nē, jo vienā dienā apēd 170 un vajag Visi zināt piekrīt, ka reizi nāc. nedēļu. Piekrītat? Arī meitenes piekrīt? Nezinu. Jā. Vienā dienā apēd 170 kg riekstu, tad nedēļa apēd reizina, jā. Jā. Atcerieties, kā reizina? Jā, kurš nezina. 0 reizes 7 ir 0. Sep. Jā. 0, 0, 7 reizes 7 7. reizes 7, 49. Jā, cik mēs rakstam šajā vietā? 9 vai 4. 4. 9, Nē, 9, 4. 9. 9 un 4 augšā. Jā. Labi, 1 reizes 7 un plus 4. Nu, vai 1 reiz 7 vai? 1 reizes 7 jā. plus 4. 1 reizes 7 ir 7 plus 4. 11. 11. Ir 11, 11. jā. Nedēļā apēda šiti kilograms. Cik tas būs tonnās un kilogramos? Tonnās būs viena tonna un 190 kilogrami. Ko viņi apēda? Riekstus. Jā. Tad izrādās, ka viņi tik daudz ēd. Jā, mamuti 170 kg dienā. Ja nemaldos, viņi arī tik daudz arī apēda. Ļoti daudz, vai ne? Jā. Mhm. Cik mēs kilogramus nedēļā apēdam? Bet varētu būt, ka tonu? Varbūt dinozaurs tik daudz apēda. Kaut kā tagad neticās, ka tik daudz. Viņi ir lieli. Tāpēc viņam tad liela vēdera. Viņi daudz ēda. Un starp citu, govis visu dienu ēda. Ja paskatieties. Es viņš ir liels. Labi, tad, ja viens mamuts nedēļā apēstu 840 kg riekstu, cik viņš apēstu dienā, kas te būs jādara? Dalīšana. Dalīšana, jā. Izdalam. 84 dalīts 7. 8 dalīts ar 7. Viens, jā. Tālāk, kas ir? Tad apakšā jāraksta 7. 7, jā. Atņemam Pēc tam 1, jā. ir nonesam 4. Mhm. 14 dalīts ar 7 ir 2. Ļoti labi. 2 reizes 7 ir 14. Jā. Um, 0, jā. 0. Pēc tam pārnesam 0. 0 reizes 7 ir. Dalīts ar 7. 0 dalīts ar 7 ir 0. Mhm. Un pēc tam 0 dalīts ar 7 ir Reiz 7, 0. jā. Reiz 7, jā. Un atlikumā 0. 0, tik kilograms. Lieli ēdāji. Droši vien, ka tā arī ir.
Labi. Tad mēs ejam tālāk. Un jums ir jāizdomā savs teksta uzdevums. Lūdzu. Nē. Līdzīgi šiem, kā bija.